Ko tu domāji, kad tu pirmoreiz ieraudzīji? Kā ar viņu var, teiksim, braukt ātri un dinamiski un dzīties pakaļ kādam, kas bēg tur ar Mustangu, piemēram, vai ar Challengeru, ja? Un tad ar šādu te ir jāķer. Un man vienmēr likās dīvaini, vai tā mašīna vispār ir vadāma virs, es nezinu, teiksim, 150 km/h. Viņa nestūrējās, varbūt tā kā mēs esam pieraduši te Eiropā, un tie, kas braukājuši ar BMW, Mercedesiem un jebkuru un tādu mūsdienīgu eiropieša izpratnē mašīnu, tad stūra ir ļoti konkrēta, BMW vai Mercedesam, ja? Un šeit ir tā, ka tu apmēram ar stūri norādi virzienu, kad mēs brauksim ziemeļrietumu virzienā, un tad tu viņu pagriez, un tad tā mašīna kaut kad viņa tur brauks. Baigo ekstru jau nav, reāli ir elektriskie logi, un šoferim elektriskais sēdeklis, un tas arī viss. Es viņu īpaši tā nesaudzēju. Es ar viņu braucu tā, kā normāla mašīna ir jābrauc. Citreiz arī dinamiskāk. Esmu šķiet 3 reizes bijis ziemas trasēs ar viņu. Pamēģināt, kā tas ir braukt arī Sānslīdē ar šādu te mašīnu. Katrā ziņā es cienu tos policistus, kas ar viņām tiešām piedalās pakaļzīšanās, jo ir bailīgi braukt ar viņu lielā ātrumā. Tie beņķi baigie, tā kā beņķi ir milzīgi. Priekšā tu apsēdies tā kā dīvānā jau. Jā, pie tam manējais beņķis ir maksimāli uz priekšu. Viņu vairāk uz priekšu nevar aizbīdīt. Un man tā kā gribētos varbūt atsevišķos gadījumos tā kā bišķiņ tuvāk uz priekšu vēl. Bet viņš ir, tā ir liela mašīna un viņa paredzēta lieliem cilvēkiem. Labi, automāti jau vieglāk, kad, ar automātu vienkārši, jā, tev nav. Ja man te būtu manuālis, tad īstenībā tagad tā taukstot, man nesniedz kāja līdz grīdai. Es tur nevarētu nemaz sajūgu normāli izspiest. Parasti visi, kad ved policijas mašīnas no Amerikas, tas common knowledge ir tas, kad ir obligāti jāpaceļ bagažnieka apšūms un jāpārbauda, vai nav ložu čaulītes. Jo Amerika ir Amerika, ieroči ir visur, un vēl jau vairāk policijai, un čaulītes un patronas mētājās pa visiem stūriem. Kevlāra tā kā... Kevlāra kaste, jā, jo lai viņa ir izturīgāka, lai, teiksim, no aizmugures šaujot nevar sašaut degvielas bāku. Wow! Viņas darbojās arī kā aizsargs. Un tad Crown Victoria ir konstruēta neoficiāli tā, ka aizmugure spēja uzņemt 70 jūdzes stundā triecienu. 70 jūdzes stundā ir diezgan ievērojams ātrums. Tas ir kaut kas pie 120. Kaut kas pie 120. Godīgi sakot, neticu, ka viņa spēja uzņemt to triecienu un palikt braucoša. Bet katrā ziņā tā mašīna ir, protams, paredzēta ārkārtīgām slodzēm. Ar viņu var lekt pāri apmalēm, triekties visur. Šis ir 2008. gada un nostrādāja līdz 2023. gadam tā mašīna. Tā kā, diezgan... Tā ir realitāte, kur mēs tagad braucam, tā kā tikko bijusi, vai ne? Policisti šito ir lietojuši. Tā vēl pavisam nesen ir bijusi tā kā ikdienas realitāte Amerikā. Oriģināli mašīna ir no Ņujorkas štata, bet Connecticutas štata no mazas pilsētiņas Rocky Hill. Bākugunis ir oriģinālās no Crown Victorias, viņas tieši tā arī tur izskatās, tieši tas viss ir tā, kā šim auto ir bijis. Bet kamēr viņa nav pievienota, tikmēr tas ir velosipēda turētājs uz jumta. Tas ir īstenībā interesants stāsts ar manu paziņu no Lietuvas, kuram ir arī šāda te mašīna. Un viņš Lietuvā iet skati ar visu lukturi uz jumta, kurš, protams, nav pievienots. Bet lukturis uz jumta nedrīkst būt. Un tad, kad viņam tehniskajā apskatē Lietuvā prasa, tev lukturis uz jumta nedrīkst būt, viņš saka, tas ir velosipēda turētājs. Un tie inspektori saka, mēs nesaprotam, kā viņā var velosipēdu nostiprināt. Un viņš saka, es arī nesaprotu, kā viņā var velosipēdu nostiprināt. Tas tiešām ir dīvains velosipēda turētājs. Es tā kā braucis uz ātro ēdināšanu ar šito. Burger Kingā bija diezgan interesanti, ja mēs iebraucām fotosesiju uztaisīt. Man draugs ar fotokameru izlaic ārā pirms tā drive-ina un uzķēra diezgan foršas bildes. Darbinieki no Burger Kinga bija patīkami pārsteigti ieraudzīt mašīnu. Viņi saka, tagad kā Amerikā. Kapitālismu Kongols beidzot ir šeit. Jā, es esmu klāt pēc virtuļiem.
Esi bijis kaut kādiem mītiņiem arī braucis. Jā, retu reizi sanāk tad, kad man ir brīvāks laiks, un ja es zinu, ka kaut kas notiek, tad es mēdzu aizbraukt. Nu, tad muti sausa, ja? Tad, kad vienā runāšanā kādi cilvēki nāk klāt. Diezgan, jā. Cilvēki tiešām nāk klāt, grib parunāties, paskatīties. Man arī patīk pastāstīt, parādīt. Man liekas, ka, ja man ir tā kā sanācis to mašīnu nopirkt, tad viņa nav jāslēpj, viņa ir jārāda cilvēkiem. Es pats vienmēr, es esmu, teiksim tā, varbūt kautrīgs, tā kā esmu kaut kur maliņā nost. Ar šo mašīnu faktiski ir tā, ka viņa man spiež mazliet pašam arī kļūt redzamākam, jo cilvēki sagaida to, ka tur kāps ārā tas policists tūlīt arī pilnā formā. Jā. Tas ir tā skaisti, man liekas. Latviešiem vajag vairāk parunāties. Jā. Ir jāpabraukā pa tiem pasākumiem, vecpuišu ballēm, vecmeitu ballēm, pēdējiem zvaniem. Tu vari Līgavu nolaupīt ar policijas auto. Tā ir tradīcija. Jo es, starp citu, tad, kad domāju par kāzām, es domāju, kāzu auto tas nav. Bet šitiem te vārtiem un Līgavas laupīšanai, ja cilvēkiem ir budžets, tad var uztaisīt tādu Līgavas laupīšanu. Un tad es domāju, tie stāsti daudz vairāk savāksies par to, kā tā mašīna arī ne tikai kā dzelzs gabals funkcionē, bet kā viņa funkcionē arī kā sociāls instruments, varētu teikt. Interviju sagatavoja Kristaps Dilēvičs un Signe Lapiņa.